Godātie kolēģi, ministri, draugi, nav labi. Publiskais sektors augā sēnes pēc lietus, bet ekonomika stagnē. Valsts sagatavotais 25. gada budžets rāda, ka publiskais sektors joprojām turpina dzīvot pāri līdzekļiem. Mēs visi kopā aizņemsimies 2 miljardus, lai apmierinātu publiskā sektora apetīti. Aizņemsimies vairāk kā nopelnam. Ekonomika nespēja augt un ģenerēt nodokļus tik strauji, kā kāpj publiskā sektora izdevumi. Arī tā dēvētā nodokļu reforma patiesībā nav reforma, jo ko tā izdarīja? Jā, palielina nedaudz algas mazākajā algu kategorijā, atņemot tās lielākajām algu kategorijām. Jā, paldies, vienkāršo nodokļu sistēmu grāmatvežiem. Paldies, uzņēmēji to ļoti novērtē, bet kopumā administratīvais sloks, precīzāk sakot, nodokļu sloks joprojām Latvijā ir lielāks darbspēka nodokļu sloks, kā tas ir Igaunijā, Lietuvā vai Polijā. Mēs vienalga esam reģionā dārgākā valsts, ko tas nozīmē, mēs turpināsim būt nekonkurētspējīgāki, investoriem signāls Latvija ir dārgākā vieta, ir skaidri redzams. Vai redzams piedāvājums, ka šobrīd valsts pārvalde tiktu reformēta? 5% izdevuma samazinājums ministrijām? Tas ir vingrojums Excelī, visi turpina dzīvot pa vecam, jo nekāda reāla funkcija revīzija valsts pārvaldē vai atteikšanās nav notikusi. Nekāda. Tieši otrādi. Pēdējos 2 gados publiskā sektora atalgojums ir audzis par 16% gadā, pārsniedzot algu līmeni privātajā sektorā. Neskatoties uz to, ka Latvijā publiskais sektors jau ir lielāks nekā citās valstīs. Aizdomāsimies. Mēneša algu saņēmēju skaits publiskajā sektorā visās algu kategorijās no 2000 līdz 6000 eiro kategorijās ir lielāks nekā privātajā sektorā. Ko tas nozīmē? Ka sabiedriskā sektora budžeta iestāžu atalgojums un darbinieku skaits ir tik liels, ka ir izveidojusies atžgārna ekonomika. Sabiedriskais sektors nevis apkalpo privāto sektoru, palīdz tam augt un attīstīties, bet otrādi, privātais sektors apkalpo sabiedrisko sektoru un viņa apetīti dzīvot labāk. Tādēļ ekonomika stagnē. Tādēļ mazie vidējie uzņēmumi stagnē, jo valsts mērķis nav palīdzēt attīstīties, tā vietā tiek celti nodokļi. Spilgts piemērs - klimata un enerģētikas ministrijas izveide. Ja Kariņš solīja, ka papildus resursu ministrijas izveidei netiks tērēti, tad šajā budžetā Siliņas valdība klimata ministrijai pieaudzēs vēl 20 jaunas štata vietas. Pasakiet, ministra kungs, ka man nav taisnība. Strauji kāpinot ministriju atalgojumu līmeni, ierēģi algas piebriedušas daudz straujāk kā pašvaldībās, tādējādi izļogot vienotā atalgojuma skalu. Pagājušā gadā liela daļa pašvaldību nemaz nevarēja koriģēt savus algas, jo vienkārši nepietika līdzekļu. Bija cerība to izdarīt 25. gada budžetā, bet valdība uzdāvina 2,6% algu pieauguma slieksni. Ko tas nozīmē? Ka vienotā algu skala ir fikcija gan ministriju starpā, kā mēs to labi redzam dažādās tabulās, kā arī starp ministrijām un pašvaldībām. Ministrijas savus viesmaiņas apēda, pašvaldības neapēda. 2,6%. Un tas ir par spīti vārdam pašvaldība autonomija, pašu valdība. Dzīvosim tik labi, kā saimniekosim. Neko mēs neļausim. Pašvaldību budžeti kļuvuši aizvien neprognozējamāki, atkarīgi no centrālās valdības transfertiem, nevis pašvaldību pašu ieņēmumiem. To atzinuši arī Eiropas padomes ekspertu grupa. Strauji atgriežamies pie padomju pašvaldību finansēšanas sistēmas, jeb izpildu komitejām, kur pašvaldības dzīvo no centrālās valdības vai mūsu demokrātijā no partiju labvēlības. Gribam dodam, gribam nedodam. Un nebrīnamies, ka šādā modelī rodas rēzeknes ar spārcentriem. Ko darīt?
Ministru prezidents un finanšu ministrs sola izstrādāt valsts pārvaldes plānu. Savukārt ZZS sola uzsākt vismaz 14 reformas, katrai no ministrijām pakļautības iestādēm savu funkciju auditu. Kamēr plānu izstrādās, ballītei var pienākt beigas ātrāk, kā kāds to vēlētos, jo ekonomika neauga. Mans piedāvājums – pārskatīt paralēlās funkcijas un lietas, no kurām var atteikties. Valsts un pašvaldību policijas. Visās Eiropas ziemeļvalstīs jau sen ir tikai viena policija. Mēs varam atļauties divas sistēmas, paralēlas sistēmas. Valsts ugunsdzēsības dienesti un Latvijas valsts meža ugunsdzēsības dienesti. Paralēlas sistēmas. Dabas un vides uzraudzība. Tad kurš uzraudzīs dabu un vidi? Inspektori vai varbūt pašvaldības, jo viņas ir tuvāk? Un iedzīvotāji, viņi labāk redz, viņi daudz labāki sargi varētu būt. Par to mēs vispār pat nediskutējam. Mēs tikai mainām vides sektoru piedarību starp ministrijām. Valsts kontrolējošo institūciju informācija pieprasījuma. Valmieras piemērs. 300 auditi un informācijas pieprasījumi vienā pašā gadā. Katru dienu bezmaz pa vienam. Atbalsta funkciju centralizācija. Jā, paldies valdība, digitalizācija ļaus dažos gados samazināt grāmatvežu un personāla vadības iesaistīto cilvēku skaitu, bet mēs neskatāmies uz kopumu. Ēkas, autoparki, visa šī nekustamā īpašuma saimniecība. Valsts dzīvo pustukšās ēkās, kurina skursteņus, un tās izmaksas turpinās. Pašvaldības jau visas būs racionalizējušās, sakārtojas, valsts puse turpina kā pa vecam. Arī administratīvās slogas samazināšana man izskatās ir fikcija, jo būtiskākie faktori, kas rada slogu, pat netiek analizēti. Kontrolējušo institūciju skaitu. Būvniecībai. Tāpēc, ka neviens nav atbildīgs, katrs uzraksta pa savu gabaliņu, un lai tas uzņēmējs mokās. Aizsargjosu likums. Tas ir 90. gadu relikts, kas rada augstāko administratīvo slogu. Es neredzēju valdības paketē, ka vispār šis likums, šis tabū likums tiktu skarts un skatīts. Viņš turpinās dzīvot tāds pats vecs un pretrunīgs. Nav mehānisms, kā iedzīvotāji var informēt kādu, kaut vai vienu valsts institūciju par nesamērīgu slogu. Nevienam nav pienākums to mērīt, kaut ko darīt un mainīt. Neviens nav atbildīgs. Un to mēs saucam par administratīvā sloga samazināšanu. Valsts institūcija ir reģionālā politika. Katrs dara, ko grib un kad grib. Katra iestāde tikai informē pašvaldības un iedzīvotājus par pieņemtiem lēmumiem. Izglītības iestādes, policijas, ugunsdzēsības iecirkņus, satiksme, veselība, pasti. Nenotiek pakalpojumu tīkla integrēta plānošana vai institucionāla reforma ieviešana pa soļiem. Finansēšana. Katrs dara, ko grib, un tā ir mūsu valsts pārvalde. Daži padomi, kā savaldīt neprātīgi izdevumu pieaugšanu publiskajā pārvaldē. Kad veidos nākamo valdību, ir jāsāk ar to, ka mums nevajag vairs ministrus uz nozarēm, mums ir jāveido pārnozaru prioritātes, piemēram, demogrāfija, digitalizācija un administratīvās slogas samazināšana, konkurētspēja un inovācija, dabas resursu ilgtspēja. Mums jāliek ministri nevis zemkopībā, vidē un vēl klimatā, bet mums jāveido integrēta politika, lai salāgot zaļā kursa ietveros, ko tad mēs kā sabiedrības gribam un sagaidām. Un ir valsts, kas tā jau sen dara. Šveicē ir tikai 8 ministri, bet nozars ir daudz. Reģionālā dimensija. Valsts pārvaldes reģionalizācija. Visām ministrijām būtu beidzot jāsaprot, kā viņu politikas izskatās reģionos. Mums ir jāsalago arī statistiskā sistēma, lai lēmumi būtu datos balstīti. Šobrīd katra sistēma mēra citā reģionā savus darbus, savus plānus. Gan valsts, gan pašvaldības redz situāciju dažādi, līdz ar to mēs ejam nekur. Un būtiskākie pakalpojumi, kā veselība, izglītība, ugunsdzēsība, pasts, būtu jāplāno reģionā, tā, lai iedzīvotājs saprot, ka te kaut kas vēl paliks. Tuvāk vai tālāk, bet ir jābūt plānam.
Šobrīd katra institūcija dara, ko grib. Mans aicinājums valdība: beidzām pretstāvi un viens otru čakarē pieeju. Valsts pret uzņēmējiem, valsts pret pašvaldībām. Meklēsim ceļus, kā nopelnīt, nevis kā pārdalīt. Sākam ar uzticēšanos, nevis turpinām pretdarbību, jo nav divu Latviju, viena ierēģiem, otra tautai. Latvija ir viena un sabiedrībai ir jāiet vienā virzienā, kopā. Paldies!